Elīna Egle, Sanita Bajāre, Matīs kungs, tikko kā jau redzēja tajā galā, vēlreiz lūdzu uz to pašu vietu, Zalāna kungs un Veismans kundze lūdzu uz diskusiju. Jā, kamēr diskutanti iekārtojās, tiešām prieks jūs visus šeit redzēt. Mums šai diskusijai ir ļoti nopietnas nosaukums, kas saucās strukturālās reformas. Es gribētu lietot varbūt darba variantu, vienkārši kā dzīvot labāk, kas arī šeit ir uz lielā plakāta, kādā valstī vēlamies dzīvot rīt. Tad mums ir ļoti plašs privātā un publiskā sektora pārstāvi loks. Tad pirmkārt Svedbanka valdes priekšsēdētājs Māris Mančīnskis, Lursoft vadītāja Iluta Riekstiņas kundze, Latvijas mobilā telefona prezidents Juris Binde, Microsoft Latvija vadītāja Daiga Trumbe, LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle, ko visi jau zina, Finanšu ministrijas Eiro projektu vadītāja Sanita Bajāre, Ekonomikas ministriju šodien pārstāv valsts sekretārs Andrijs Matīs, savukārt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju pārstāv pats ministrs Edgars Zalāns un vēl arī valsts kancelējas vadītāja Gunta Veismans kundze. Šie būs diskutanti, bet arī jums būs ļoti liela loma, jums būs arī jābalso par dažādiem risinājumiem, dažādām piedāvātajām problēmām. Un arī atgādinu, ka jums ir visiem iespēja iesūtīt savas idejas. Tad sāksim ar pirmo tēmu, kas ir tiešām pamatā strukturālās reformas, kas vēl jādara. Es gribētu aicināt sākt ar video, lūdzu. Maza, profesionāla, efektīva un uz iedzīvotājiem orientēta valsts pārvalde. Šādu mērķi izvirzījusi valdība, paziņojot par strukturālo reformu uzsākšanu. Krasa finansējuma samazināšana, skolotāju atlaišana, skolu un slimnīcu slēgšana – tādas reformas redz sabiedrība. Par to, ka reformas ir nepieciešams, valda diezgan liela vienprātība, taču par to, vai tās tiek virzītas pareizajā gultnē, viedokļi dalās. Beidzot, mums ir kaut kas jāmaina pēc būtības, jo, kā mēs runājam arī pirms šīs sarunas, tad šobrīd tā situācija ir tāda, manuprāt, kad sabruka Padomju Savienība, sabruka Padomju sociālismu šilti. Pēc 20 gadiem tagad brūka pats sociālisms, pati šī domāšana, šī Padomju sociālismu domāšana. Un šeit ir kaut kas jāmaina pēc būtības. Pašlaik šīs izmaiņas pēc būtības nenotiek. Ir tikai sarunas. Tik vērienīgas struktūrālas reformas līdz šim tiešām nav notikušas. Un viņas vēl nav beigušās, bet krīze šajā gadījumā ir tā iespēja viņas realizēt. Reformas ir sākušās tikai drusku haotiski tādā nozīmē, ka katra ministrija tas neatklāš nekādu jaunumu, ja zināms, teiksim, saimniecība valsts pa sevi, un katra mēģina kaut ko darīt atbilstoši savai izpratnē un savām korporatīvām interesēm. Un rezultātā, kad saliek, teiksim, vienā dokumentā pēc copy-paste principu kaut vai kopā, ko katra ministrija ir izdarījusi un grasās darīt, tad nav tāda sajūta, ka ir tāds vienots plāns. Konkrēti visaptveroša strukturālo reformu plāna tik tiešām nav. Kopš pavasara valdība un augstākā ierēdniecība veic vairāk nekā 900 valsts pārvaldes funkciju vērtēšanu. Savukārt valdības sociālie partneri savu vērtējumu valsts funkcijām jau ir snieguši. Šīs vērtēšanas rezultātā ir teiksim, sākotnēji identificētas funkcijas, kuras dublējās. Ir vairāk vai mazāk skaidrība, kura ministrija dara. Šīs funkcijas ir kļuvušas savstarpēji salīdzināmas, kādas tās nebija uzsākot šo darbu. Bet šī funkciju vērtēšana pati par sevi nekādā veidā neuzskatām par struktūrām reformām. Par struktūrālo reformu virzību varēs runāt tad, kad valsts pārvalde izšķirsies, ko ar tās funkcijām darīt. Priekšlikumi ir dažādi, no daudzām varētu atteikties, daļai samazināt apjomus, daļu nodot privāto rokās. Veselības centra 4 vadītājs Māris Rēvalds izskanējušās bažas par to, ka privātais sektors nevarētu nodrošināt pārvaldes sniegtos pakalpojumus pienācīgā apjomā un par pieņemamu cenu sauc par absurdām.
prakse un realitāte sen šo mītu ir apgāzusi. Ja mēs paskatāmies par to, kas notiek valstī, tad patiesībā lielākā daļa medicīnisko notikumu notiek kā reizi privātajā sektorā, tikai cilvēki paši par to neapzinās. Un kaut kādas bažas par privātā sektora iespējamo neprognozējamību vai kaut kādu cenu celšanos, tas ir pilnīgs muļķības. Arī augstākajā izglītībā privātais sektors varētu spēlēt pirmo violu, uzskata Aigars Ostrovskis. Viņa prāt nozares ministrijas nu pat veiktā skolu reforma un principa nauda seko skolēnam ieviešana esot bijis pareizs solis, tomēr augstākā izglītība palikusi reforma neskārta. Visas tās studiju programmas, kuras brīvais tirgus spēja nodrošināt studentus, ir jāatstāj brīvajam tirgum, un tur valstī nav ko jaukties iekšā. Tur jābūt brīvai konkurencei, un vienīgais, kas valstī ir jāizdara, ir jāstrādā ar bankām, lai būtu maksimāli labvēlīga studiju kreditēšana. Tas ir atslēgas moments. Savukārt, tajās studiju programmās, kuras ir investīcija ietilpīgas, piemēram, medicīna, inženierzinātnes, tad varbūt lietas, kas saistās ar letoniku, ar kultūras saglabāšanu, tur patiešām ir jāpiedalās valstī. Rezumējot, gan Ostrovskis, gan Rēvalds pauž pārliecību, ka reformas būs veiksmīgas, ja iespējami daudz esošo pārvaldes funkciju tiks nodotas privātajiem. Viņuprāt, pēdējo gadu laikā esam guvuši pietiekami daudz pierādījumu tam, ka publiskā sektora darba efektivitāte ir apšaubāma. Nauda ir jādod tiem, kas prot ar viņu efektīvi rīkoties, un mēs to sen esam pierādījuši. Savukārt Zanders ir skeptiskāk noskaņots par privātā sektora spējām pārņemt pārvaldes funkcijas. Viņš norāda, ka krīzē nevar vainot vienīgi neapdomīgus kredītņēmējus un trakno valsts pārvaldi. Arī uzņēmēji trakno gadu laikā ir izlaidušies, tādēļ arī privātā sektora efektivitāte ir diskutabls jautājums. Tās ekonomiskās problēmas jau nav radījuši kaut kādi, teiksim, okupantu pēcteči vai neizķerti čekisti vai nezinu kas vēl, bet to ir lielā mērā radījuši cilvēki, kas ir beiguši augstskolu turību, Rīgas ekonomikas augstskolu un pārējie jauni izcilie menedžeri, kas piestartē ar tēzēm, ka viņi neizskata mazāk atalgojumu kā 2000 latu mēnesī 19 gadu vecumā, teiksim tā. Tā kā, es domāju, ka šis privātais sektors mums ir ļoti pats tāds, kā lai saka, ļoti dažāds. Žurnāla Kapitāls redaktors ir pārliecināts, ka arī privātajam sektoram vajadzētu reformēties, pretējā gadījumā no funkciju pārņemšanas nekas labs nesanāks. Ja mēs šobrīd uzticētu valsts kaut kādas funkcijas, konkrēti šobrīd, 9. un 10. gadā, nereformētam privātam sektoram, tad nebūtu labi. Tas, ko valdībai esošajā situācijā vajadzētu izvirzīt par mērķi, ir radīt pēc iespējas labāku augsni cilvēku pašiniciatīvai. Tas nozīmē, ka reformām jābūt vērstām uz individam pēc iespējas draudzīgāku valsts pārvaldi, tādu, kur neuzmāktos cilvēkam ar virkni birokrātisko šķēršļu. Tagad ir moderni runāt par to, ka liberālisms ir sevi, teiksim, atmaskojis un ir izgāzies, un tā ir tieši otrādāk. Šobrīd ir īstais laiks, lai būtu ultraliberālisms un valsts vienkārši netraucētu cilvēkiem darboties. Tomēr jāatzīmē, ka diskusijām par to, kādām un uz ko vērstām jābūt strukturālajām reformām, laika ir atlicis maz. Nav vairs aiz kalniem budžeta grozījumi, kur paredz kārtējo jostu savilkšanu, kā arī starptautiskie aizdevēji aizvien intensīvāk atgādina par Latvijas apņemšanos reformēties. Tādēļ jautājums paliek atklāts, kādas reformas būtu lielākais atbalsts tautsaimniecības attīstībai. Jā, paldies par video. Tagad lūdzu jautājumu zālei. Tātad jautājums ir, kāda veida strukturālās reformas ir vai būtu vislielākais atbalsts tautsaimniecības attīstībai? Tā piedāvātie varianti kādā mirklī parādīsies. Es ļoti ceru, ka šī tehniskā lieta tiks drīzumā nokārtota. Varbūt mēs varētu, jā, viss jau notiekās. Vai man nolasīt skaļāk jautājums, vai jūs tā kā, es ceru, ka jāatzīst, man arī pašai diezgan grūti būs. Tad, Pirmais variants ir atbalsta funkciju. Es atvainojos, es laikam pāriešu uz to pusi, jo es tiešām tik tālu neredzu. Tad pirmais variants ir atbalsta funkciju nodošana privātiem sektoram, tā saucamais outsourcings.
Otrs variants ir atbalsta funkciju konsolidēšana ministrijas ietveros un starp ministrijām. Trešais variants ir tādu valsts funkciju likvidēšana, kuras pārklājas ar privāto sektoru. Un pēdējais variants, par ko jums tiek piedāvāts balsot, ir vienotas valsts attīstības politikas izstrāde, skaidri nosakot valsts, nevis ministriju prioritātes un tikai tad definējot konkrēts uzdevumus, kas jāsasniedz ministrijām. Es ceru, ka tas ir skaidrs. Un tagad došu vārdu pirmajam biznesa līderim. Es gribētu sākt ar Bindes kungu. Kā jūs redziet, kas ir tas veids, kā Latviju atkal padarīt konkurētspējīgu? Šeit ir dažādi aspekti un konkurētspēja ir tas elements, kur sacenšas ne tikai uzņēmumi, bet sacenšas arī valsts. Un viens no veidiem ir, protams, padarīt šo valsts pārvaldi efektīvāku. Un tieši ar šādu mērķi darba devēja konfederācija veica šo aptauju par iespējamām valsts pārvaldes funkcijām, pašreizējām funkcijām, kā tās varētu tikt realizētas nākotnē. Šie rezultāti nonāca publiskajā telpā vēl bez pietiekami kvalitatīvas apstrādes un analīzes, un to jau pamanījās daži politiķi paziņot, ka uzņēmēji ir pret kultūru, pret izglītību, pret zinātni. Kaut gan patiesībā šim pētījumam ir divas sadaļas. Viena ir daļa par to, kā uzņēmēji vērtē, cik lielā mērā šīs funkcijas ir svarīgas valsts un sabiedrības izdzīvošanai, un otra sadaļa ir par veidiem, kā šīs funkcijas varētu būt realizētas. Un atsevišķos gadījumos parādījās acīm redzam komunikācijas problēma, ka cilvēki droši vienkārši nezina, ar ko tā vai cita ministrija, vai tā vai cita aģentūra vispār nodarbojās. Un tāpēc paziņot, ka uzņēmēji ir pret vienu vai otru funkciju, nav īsti korekti. Tā kā jebkurā gadījumā konkurētspējas priekšrocība ir darbības efektivitāte. Tas ir rezumējot. Jā, paldies. Es esmu dzirdējusi dažreiz cilvēks sakam, kāpēc bankas nekreditē. Savukārt parasti banķieri tad saka, sākumā jāskārto valsts, tad arī banka sāks kreditēt. Kāds ir Mančinska kunga, kāds ir Svetbankas skatījums uz šo struktūrālo reformu jautājumu? Kas ir šīs lietas, kas jūsuprāt vēl ir jādara? Pirmais droši vien ir tas jautājums, ko mēs esam izdarījuši. Mēs esam tikai sākuši kaut ko darīt struktūrālā reforma jomā, un šobrīd droši vien būtu grūti vērtēt, ko mēs esam izdarījuši. No banka puses ir skaidrs, ka mūs interesē stabilitāte. Stabilitāte ir visā, pirmām kārtām likumdošanā, jo tās diskusijas, kas stāsta par kādu spēles noteikumu izmaiņām spēles laikā, mums noteikti neliekas interesants, jo tas mums rada iespēju, ka nākotnē tie spēles noteikumi atkal varētu mainīties. Un tad mums jādomā, kā mēs varētu tam pielāgoties un ko mēs tajā sakarā gribam darīt. Bet no banka puses ir tā, ka bankas viennozīmīgi ir gatavs finansēt, bankas jau šodien finansē, tikai bankas noteikti to dara konservatīvāk, kā to es darījuši. Un bankas no savas puses viennozīmīgi vēro šo situācijas attīstību valstī. Mēs esam gatavi savu iespēju robežās viennozīmīgi palīdzēt, bet, kā es minēju, ir būtiski mūsu visu ekonomiku pārstrukturēt. Ja mēs domājam, ka bankas sāks finansēt un atgriezīsies tas, kas mums bija, tad viennozīmīgi tā nebūs. Kopējās šīs ekonomikas struktūrālās reformas, kuru daļa ir arī valsts pārvaldes struktūrālās reformas, ir ļoti nepieciešams šai valstī, lai tā būtu konkurētspējīga nākotnē. Bet īstermiņā, protams, ir šīs šodienas reformas, šī valsts stabilitāte, kā arī tās komunikācijas, vai tas, kas tiek teikts no šīs valsts un ko dzird ārvalstīs. Jo viennozīmīgi arī ārvalstu banku akcionāri skatās ziņas, mēģina izdarīt savus secinājumus un uz tā bāzes domā, kādā veidā investīcijas mūsu valstī vai citās Baltijas valstīs palielināt vai samazināt.
Jā, paldies. Tagad es gribētu dot vārdu Lursofta vadītāja Rieksniņas kundzei. Kāds ir jūsu skatījums, varbūt, kā mēs varbūt vairāk varam kādas lietas darīt valstī efektīvāk, izmantojot privāto sektoru? Tā kā es pārstāvu IT kompāniju, tad, protams, ka mans skatījums ir vairāk par šo te IT lietu un informācijas sistēmu efektīvāku izmantošanu. Datu valsts inspekcijā ir reģistrēts 175 informācijas sistēmas, valstiskas nozīmes informācijas sistēmas, kuras es saredzu kā iespēju šo te sistēmu integrācijai, datu apmaiņai. Tādējādi mēs ļoti daudz spētu iegūt ātrāk informāciju. Un, protams, ka informācija ir viens no galvenajiem resursiem, lai mēs spētu vispār pieņemt lēmumus. Vēl ko mēs kā IT kompānija, es domāju, ka arī visi klātesošie piekristu, kad mēs būtu ieguvēji, ja beidzot Latvijā parādītos e-pārvalde, bet es šeit domāju par tiešām reāliem e-pakalpojumiem, jo uz doto brīdi ir ļoti laba ideja, ir Latvija LV, tur ir 22 e-pakalpojumi. Vakardien skatījos, 7 no tiem būtu mums visiem ikdienas dzīvē, tiešām kā tāds ikdienas darba atvieglojums. Jautājums, vai tiešām tikai 7 ir iespējami šie pakalpojumi. Tas ir tiešām mūsu tāds skatījums, kad, ja mēs spētu šos e-pakalpojumus attīstīt, tad tiešām mēs spētu iekonomēt savu laiku, un laika ekonomija, protams, kad ir šo te resursu ekonomija. Vēl pēdējais, ko es gribēju, tas gan šodien jau ir izskanējis konferencē, tas ir vairāk kā lūgums tiešām valstī beigt nodarboties ar biznesu. Biznesam esam mēs biznesmeņi, mēs to esam gatavi darīt, mēs to daram, un šo te funkciju dublēšanās un tirgus, tiešām kropļošana ir abām pusēm apgrūtinājums. Tāpēc man bija ļoti liels prieks dzirdēt iekšlietu ministrijas jau izdarīto, kad viņi ir atteikušies no funkciju pildīšanas, ko var darīt privātie. Jā, paldies. Man te viens tehnisks precizējums no Nokia pārstāvju puses. Pirmām kārtām šie jautājumi jums visiem mapēs. Cerams, ka jūs pamanījāt, kā tai manai lasīšanai no attāluma laikam īsti nebija jēgas. Šeit ir arī nedaudz neskaidrība ar numuriem. Tad ir viens numurs, kas ir priekš idejām, kas šeit gan pat labi laikam nerādās. Jā, tur pat labi ir ideja, tieši tā. Savukārt, otrs numurs ir priekš balsojuma. Tā kā lūdzu pasīties savās mapēs, es ceru, kā tieši šīs lietas tehnoloģiski nokārtot. Mēs sākām ar tehnoloģijām, un es gribētu turpināt ar tehnoloģijām, tur dodot vārdu Microsoft Latvijas vadītājai Trumps kundzei par to, kā jūs redziet, kā jūs var izmantot efektīvāk, lai valsts strādātu labāk. No savas puses es gribēju mazliet papildināt šo e-pārvaldes jautājumu, jo tas būtībā ir diezgan tāda lieta, kas nav īsti ne uzņēmēju pusē, ne valsts pusē. Tas ir stāsts, kā mēs visi kopā šo vīziju varam iedzīvināt. Es domāju, ka visi tie, kam ir lielāka saskarsme ar informācijas tehnoloģijām, saprot, ka e-pārvaldei ir divas fāzes. Tā viena fāze, kas ir būtībā tā laika ietilpīgākā un investīciju pieprasītākā, ir fāze, kad tiek modernizēta tehnoloģiskā puse, respektīvi radīta infrastruktūra. Pa lielam visi tie projekti, kas bija iesākti pāris gadus atpakaļ, viņi ir pabeigti. Šo fāzi, respektīvi mums ir diezgan laba gatavība no infrastruktūras viedokļa, kā valstī, kā sabiedrībai, kā uzņēmumiem, šo fāzi, kā lai pasaka, viņa ir pabeigta. Tā otrā fāze, kas ir tā būtiskākā un kam, diemžēl, mēs pa lielam neesam tikuši tik daudz uz priekšu, kā vajadzētu, ir izmantošana. Un tas ir vairāk jautājums mums visiem, cik daudz mēs vēlamies, gribam un spējam arī piedāvāt šos e-pakalpojumus. Jo būtībā tā situācija ir sekojoša. Ir gatavība no tehnoloģiskās puses, bet nav gatavība izmantot. Un pa lielam es gribētu visus mudināt tiešām pārkāpt šai suņa astē, kā latvieši mēdz teikt, un beidzot sākt šo e-pārvaldi iedzīvināt. Un tas tiešām nav stāsts par mums un jums, respektīvi par valdību vai uzņēmēju darbību. Tas ir stāsts par mums visiem kopā. Jā, paldies. Tagad es gribētu dot vārdu Elīnai Eglei, raksturojot darba devēju konfederāciju šo te kopējo varbūt redzējumu, kas ir pat labam tie akūtie jautājumi, ar ko pat labam valstī būtu jātiek uz priekšu.
Jā, par cik šīs diskusijas pirmā sadaļa bija vairāk tā kā tāda maza prāta vētra par struktūrālām reformām. Tad struktūrālām reformām jau mēs pēc būtības saprotam divus virzienus. Viens virziens ir šī valsts pārvalde, un arī līgumā starptautiskiem aizdevējiem mēs esam pateikuši šos trīs virzienus: valsts pārvalde, izglītība, veselība. Un arī bija ļoti interesanti secinājumi no intervētajiem cilvēkiem. Un ir, protams, arī tautsēmniecība, un šeit šīs divas sadaļas acīm redzot vajadzētu sabalansēt. Šobrīd ir skaidrs, ka tas darbiņš, kas ir izdarīts līdz šim brīdim, šeit 275 miljoni plus, acīm redzot, nav pietiekami, lai mēs būtu gatavi arī tiem pārbaudiem, kas mūs gaida tālāk, jo struktūrālās reformas, viņu ietekmi, acīm redzot, mēs varēsim kaut kādā mērā izbaudīt katrā gadījumā valsts sektorā tikai varbūt nākamgad. Un ir skaidrs, ka acīm redzot, biznesa nevarēs ģenerēt tik daudz peļņas, lai valsts budžets varētu, teiksim, atvieglot, nopūsties un teikt, tagad mēs tālāk varam neko nedarīt. Ir skaidrs, ka pēc pēdējo dienu norisēm mums būs jāstrādā tālāk. 78% cilvēku Eirobarometrs, varam apstrīdēt, varam ne, ir pateikuši, ka mēs acīm redzot neejam pareizā virzienā. Es domāju, mēs diezgan daudz labas lietas esam izdarījuši, to parāda šīs dienas piemēri. Tajā pašā laikā ir jādomā, ko darīt tālāk. Un šajā gadījumā, es domāju, jau izskanēja, ka tātad mums ir iespēja pilnīgi vienoti izstrādāt šo te stratēģiju, kas ir vidējām termiņam pārskatot NAP, identificējot stiprās vājās puses, un vienoties par IKP, saprast, no kurām nozarēm šīs IKP tiek veidots, ko vajadzētu šīm nozarēm, kādu atbalstu sniegt, lai viņš pildītos daudz veiksmīgāk. Un tik pieminēt šīs e-pārvaldība kā viens no piemēriem. Jā, mēs esam Latvija ļoti slaveni pasaulē, ka mums ir ļoti laba IT infrastruktūra, tikai mēs viņu diemžēl neizmantojam. Mums ir ļoti daudz izglītot cilvēku, mums ir ļoti daudz augstskolas, diemžēl pie mums neviens nebrauc un nemācās, un arī mūsu jaunieši domā, kā aizbraukt projām. Tātad mums ir ļoti liels potenciāls, ko izmantot, un tas pats attiecās arī uz valsts pārvaldību, kur mēs varam šos te pakalpojumus atdot privātiem, līdz ar to stimulēt privāto sektoru un valsts pārvaldību. Līdz ar to ļaut fokusēties uz tiem pienākumiem, kas viņai ir, ko viņi ļoti veiksmīgi varētu pildīt arī nākotnē. Jā, paldies. Mēs jau tikko arī nedaudz minējām par šo teiksim, mūsu lielo rāmi, ko paredz vienošanās ar aizdevējiem. Un tamdēļ es gribēju dot vārdu Bajāras kundzei no Finanšu ministrijas. Kāds ir jūsu, pirmkārt, varbūt novērtējums tai līdzšinējai norišu gaitai, kā tas atbilst tam, ko mēs esam solījuši, un varbūt kas ir šīs lietas, kas mums pat labāk būtu jāvirz uz priekšu ātrāk, un kas ir Finanšu ministrijas piedāvājums šajā ziņā? Trešais mēģinājums. Šobrīd es domāju, ka mēs esam izdarījuši svarīgāko. Mēs esam faktiski uzsākuši dialogu, un tas dialogs mums ir plašāks, kā tas bija varbūt iepriekš. Ir iesaistīti sociālie partneri, ir iesaistīta sabiedrība. Runājot par starptautiskiem partneriem, es gribētu teikt, ka arī šī sadarbība ar starptautiskiem partneriem noteikti mums ir dialogs, kur pirmkārt jau mēs, es gribētu teikt, gūstam ar vien lielāku pieredzi, un mēs varam izmantot tos ekspertus, tos speciālistus, kas šeit brauc un kas ir gatavi faktiski mums palīdzēt šajā absolūti tādā unikālā situācijā, kurai, es domāju, otras tādas situācijas kā paraugu, pieņemsim, no kurienes paņemt viens pret vienu, principā nav. Tā ir jauna situācija ne tikai priekš mums, bet tā ir jauna situācija arī priekš visiem šiem ekspertiem. Ko mēs varētu darīt tālāk? Protams, iet nākošos soļus, un kā vienu no svarīgākajiem soļiem es gribētu šeit pieminēt, kad Elīna jau runāja par to, cik svarīgi ir attīstīt visu šīs konkrētās lietas, kā pieņemsim e-pakalpojumus un tā tālāk. Es gribētu teikt, ka ir svarīgi paskatīties perspektīvā, vidēja termiņa perspektīvā, un šādā kontekstā es redzu vēl vienu šo aburto loku, un tas ir ieviest eiro. Jo, zināmā mērā, šis, varētu teikt, nav, protams, nekāds pašmērķis. Es gribētu teikt, ka tas ir mūsu nacionālās drošības jautājums, ievies šo eiro un tādā veidā caur šo eiro stabilizēt sevi vidējā un ilgtermiņā. Jo jebkurā gadījumā, kāpēc tas ir aburtais loks? Tādēļ, ka no vienas puses mums ir nepieciešama sabalansēta ekonomika, mums ir nepieciešams sasniegt šos kritērijus, lai mēs vispār varētu ieviest eiro. No otras puses, faktiski eiro arī palīdz to visu gan sabalansēt, gan arī ilgtermiņā
uzturēt. Līdz ar to es domāju, ka mēs esam daudz jau darījuši priekšdarbus, lai virzītos uz šo savu mērķi, bet tātad mums ir vēl virkni pasākumu, kas ir jāveic arī šajā Latvijas ekonomikas stabilizēšanas plāna ietvaros. Es gribu teikt, ka šis plāns zināmā mērā arī ir bijis tāds konsolidējošs, un arī sadarbība ar starptautiskiem partneriem ir bijusi konsolidējoša. Jo, lai arī tika pieminēts, ka it kā ministrijas ir tādas tā kā katrs atsevišķa, bet tāpat laikā es gribu teikt, ka tik labi un tik saliedēti tomēr strādāt kopā, kā šī plāna ietvaros, mēs iepriekš varbūt to nedarījām, vai arī es gribētu tiešām teikt, ka mēs zināmā mērā arī iemācamies jaunas darbības un sadarbības fórums. Vēl viena ļoti būtiska lieta, es gribu teikt, bez šīs jau sadarbības ir arī konkrēti mūsu darba temps. Zināmā mērā tā dažkārt ir problēma. Mums pārmet, ka mēs lietas daram lēni, bet tāpat laikā es gribu teikt, ka arī šī pēdējā gada laikā mēs esam ļoti mācījušies katrs personīgi un arī, es domāju, viss kopā, kā lietas var izdarīt daudz ātrāk un kā lietas var virzīt daudz ātrāk. Protams, ir arī ļoti daudz jautājumu, kas vēl nav atrisināti un kas vēl ir tikai jādara, bet es gribētu teikt, ka šī ir tāda dzīves skola un tas ir zināmā mērā tāds learning by doing. Jā, tagad nākamais jautājums ir faktiski valsts pārvaldei. Kā jūs redziet šo savu nākotni šajā iespējams jaunajā sapņu pasaulē, kur ir daudz PPP projektu, kur ir e-pārvalde, kāda ir šī gatavība? Tādēļ vārds Veismanas kundzei no valsts kancelējas. Jā, vispirms es gribu teikt, ka tā iniciatīva, kas nāk no uzņēmēja puses, no privātā sektora puses, patiešām ir ļoti apsveicama. Un tas, ko mēs patiešām pēdējā pusgada laikā esam darījuši, mēs esam darījuši kopā ar uzņēmējiem, gan darba grupās, gan arī uzklausot viņu viedokļus, gan arī saņemot viņu e-pastus un mēģinot atrast to pareizāko virzienu, kurā mēs varam kopīgi strādāt un kādā veidā atrisināt šīs problēmas, kuras ir radušās. Viena lieta, par ko es noteikti gribu teikt, tas ir par to, ka ir patiešām viena daļa funkcijas, kuras mēs esam identificējuši, ka tās īstenībā valsts pārvalde varētu nedarīt. Un ir ļoti skaidrs, ka uzņēmēji to noteikti varētu darīt labāk. Tas, ko mēs šobrīd nezinām, vai uzņēmēji to var darīt labāk par lētāku maksu, vai uzņēmēji to var darīt par lētāku maksu sniedzot šo pakalpojumu sabiedrībai. Tā ir tā lieta, kur mums vēl ļoti skaidri jāzina, lai valsts pārvalde varētu atdot šo funkciju un teikt, labi, jūs to varat darīt lētāk un kvalitatīvāk uz priekšu. Bet kamēr tāda pārliecība nav, ka sabiedrība saņem šo pakalpojumu par lētāku naudu, droši vien, ka tikmēr arī tas viss vilksies tādā, kā saka, nesaprotamā virzienā un nesaprotami, cik ilgi mēs varēsim ar to ņemties, kamēr mēs to izdarīsim līdz galam. Kas attiec uz publiskās partnerības projektiem un uz informāciju tehnoloģiju projektiem, tur es pilnīgi noteikti piekrītu, ka ar informāciju tehnoloģijām jaunu valsts pārvaldē īstenībā nebūtu jānodarbojas. Tās daudzās datu bāzes, kuras ir izveidotas, tie daudzie informācija tehnoloģija rīki, īstenībā ir patiešām biznesa cilvēku radīts produkts, un biznesa cilvēki to var izdarīt patiešām daudz kvalitatīvāk un īstenībā lētāk. Bet tās ir tās lietas, kuras mums tomēr ir jānodod un pēc iespējas ātrākā laikā. Kas attiecas uz publisko partnerību, tad šis ir jauns īstenībā veids, ko mēs vēl neesam līdz galam pārbaudījuši, kā tas strādā. Un es droši vien nebūšu tas īstais cilvēks, kas arī to atbildi dos. Es domāju, ka šis ir to cilvēku, ka šeit būs to cilvēku atbildi, kas ar to patiešām ir nodarbojušies un to rezultātu zina. Es nezinu. Bet es par to varu uzzināt un jums pastāstīt pēc tam, kad es to zināšu. Jā, protams, viens ir labas idejas, bet ļoti būtiski ir šī politiskā griba šīs idejas īstenot. Un tādēļ man jautājumi Zalāna kungam un arī Matīs kungam, kā ekonomikas ministrijas savukārt pārstāvim.
Kā jūs varbūt vērtējat šīs idejas, kādā termiņā jūs redzat to ieviešanu, un varbūt jums arī pašiem ir kādas idejas, kā mēs varētu iet vēl tālāk uz priekšu ar šīm struktūrālajām reformām, lai sasniegtu eiro? Sasniegt eiro, tad, lai diskutē citi, es pat kaut ko varbūt kaut kā nedaudz savādāk to gribētu. Manuprāt, sākotnējs uzstādījums, ko viss sāka, jautājums pirmajam, manuprāt, bija īsti vietā, kas tad nosaka konkurētspēju. Pilnīgi skaidrs, ka bez tās mēs vispār nekad nebūsim tur, kur mēs gribētu būt. Ja. Un līdz ar to visām stratēģijām, lielām vai mazām, protams, ir dažādi autori, kas pielieto dažādas metodikas, un tā tas viss ir. Bet pēc būtības visi pasākumi kaut kādā, varbūt virtuālā veidā, viņi strukturējās ap atbildēm uz 3 jautājumiem. Kas ir mūsu cilvēka resurss? Tātad viss, kas ir, tas ir tas viena no kājām, ko viss sastrukturējās. Kā mēs viņu noturam šeit, kā mēs viņu attīstam, kā mēs viņu varam izmantot, un ko tas resurss pats iegūst beigās. Otrs, tā ir fiziskā infrastruktūra, visplašākajos veidos, ne jau tikai ceļu un kaut kas, bet arī viss sociālā, fiziskā tātad infrastruktūra. Un tā trešā kāja, uz ko balstās tā valsts konkurētspēja, protams, ir pārvaldes rīcības spēja. Tur gudrāks vārds varbūt kapacitāte, bet man labāk patīk rīcības spēja. Jo viņi izsaka to, vai mēs varam rīkoties, vai mēs nevaram rīkoties. Un patīk vai nepatīk, bet tas konstatējums mans personīgais, arī kā ministra, ir tāds, ka, diemžēl, tajā rīcības spējā mēs neesam ātri, tāpēc, ka mums daudzās vietās dominē procedūras. Un procedūra, ja procedūras ir primārs un pārējais ir sekundārs, tad neko nevar izdarīt savādāk, un tās procedūras netiek izmantotas, lai sasniegtu, viņas ir traucējošas. Ja? Un tātad, jebkurš pārlauziens, kurš ir jāpanāk caur jebkādu stratēģiju, tad primāri ir, nevajag domāt slikti par vārdu politika. Tieši politika ir primāra, es domāju, attīstības politika, sauciet kā gribiet, un procedūras ir pakārtotas. Un ja viņas sāk traucēt, tad viņas ir jāpakārto. Un tas jau ir tehnikas jautājums. Es redzu, ka tur baltajā balsojumā tur vairāk pa pēdējo, ja? Bet visi tie ir svarīgi. Tie elementi, tur 4, viņi jau viens otru neizslēdz. Un caur tām procedūrām mums ir jānonāk tā, te politikai jābūt tādai, ka rīcības spēja, infrastruktūra un cilvēka resursus, ka visur tur tās stratēģijas ir sabalansēts, jo tikai simbiozes starp tiem 3 dod rezultātu. Ja kaut kur ir iekritiens, vienā no tiem nestrādā, tas ir resursi tiek ieguldīti, viss rezultāta nav. Nav tāda rezultāta, kā būtu balansēts politikas rezultātā. Līdz ar to viss, tad tur ir jāatrod tās saiknes pareizās, un tā jāstrādā visām stratēģiem jādod atbildes uz šo jautājumu. Ko mēs katrā no 3 ieguldam, lai kaut ko attiecīgi dabūtu pretī. Un vienalga kāds mērķis mēs nospraužam pēdējo reizi, bez sabalansēšanas ar šiem 3 elementiem nekas īsti nestrādās. Un tas arī viss, un kaut kādā veidā visas stratēģijas, un gan NAPS, sākotnēji pieminētais, gan tagad tā nākošais strateģiskas attīstības plāns, kas ir tuvākajiem 3 gadiem, par to jau runā. Diemžēl nepietiekami un pārāk izvērsti vai pārāk saskaldīti. Jākoncentrējās ir. Jā, paldies. Es varbūt nedaudz par tām reformām, par to efektivitāti un par to laiku, kad tās reformas ieviest. Saprotam to, ka tagad visi runā par izdevumu samazināšanu lielāku vai mazāku. Un tagad ir tā īstā iespēja radīt biznesam labvēlīgus apstākļus un censties tikt vaļā no tām procedūrām, tām nevajadzīgām lietām, kas vēl joprojām mums ir un ko mēs darām. Mēs ļoti daudz lietas, ko mēs tās augtajos labajos laikos nepadarījām, neatteicāmies no kaut kādām procedūrām vai no kaut kādām atļaujām vai no kaut kā. Tagad mēs būsim spiesti to darīt, un tas būtu ļoti labi. Tīri padomāt arī, gan šo te valsts funkciju griezumā, gan arī konkrēti iestāžu griezumā, ka varbūt pirmā lieta, varbūt kaut kādas lietas var atdot uzreiz privātam sektoram, varbūt kaut kādas lietas nav jādara.
Mēs nevaram iet uz to, kad visu laiku kaut ko samazināt, kā jūs teicu, tur pa 10, 20, 30, 50%, bet tāpat samazināt un atstāt ierobežotā apjomā. Ir jābūt skaidrībai, ka tagad ir brīdis no kaut kā pavisam atteikties. Un īsti mēs pie tā neesam nonākuši arī analizējot šīs funkcijas. Iespējams, ka pie tā mēs vēl nonāksim. Bet gan no biznesa viedokļa mēs varam samazināt izmaksas biznesam, gan no valsts pārvaldes viedokļa mēs būsim efektīvāki un daudz biznesam draudzīgāki. Otrs, par nodokļiem un runājot vispār par budžeta situāciju. Mums ir jāģenerē kaut kā šie ienākumi. Daudzos nodokļu pozīcijās šobrīd ir tas zemākais punkts, piemēram, uzņēmuma ienākuma nodoklis. Kad tad vēl mēs šo sistēmu mainīsim, ja šobrīd mēs plānojam 50 miljonu uzņēmuma ienākuma nodokļu ieņēmumus nākamajā gadā? Varbūt mēs varam to avansēšanas sistēmu beidzot kaut kādā veidā mainīt, lai uzņēmējiem nebūtu tas nodoklis jāsmaksā vispirms, pirms šī reālā nauda ir nopelnīta. Tad, kad bija tas nodoklis 500 un 600 miljonu ieņēmumu, tad, protams, tas būtu rops valsts budžetā, bet rops, teiksim, uz laiku. Bet šeit mēs tad nobīdam mazāku summu. Varbūt ir vēl kādas lietas un daudz citu, tur, teiksim, PVN avansēšana, citas lietas, kuras mēs visu laiku runājam, bet varbūt šajā brīdī ir tas īstais brīdis, kad tie ienākumi, tie ieņēmumi nodokļos ir zemi. Mēs varam šo normu ieviest, tādējādi mēs radīsim, mēs dosim papildus līdzekļus biznesa rīcībā. Biznesam būs vairāk naudas, lai varētu nodarboties savām tiešajām lietām un pēc fakta nomaksāt šo nodokli, tad jau, ka tā peļņa būs radusies. Un ir vēl daudz tādas lietas, ko mēs varam tieši šajos apstākļos, kas ir tiešām ļoti grūti, smagi un sarežģīti, mēs varam atrast tās lietas, kuras ieviešot, šobrīd ir daudz vieglāk to izdarīt, ieviest, un kuras dot šobrīd labu efektu gan uzņēmējiem, gan arī valsts pārvaldei kopumā. Es domāju, ka mums ir daudz iespējas. Jā, paldies. Viens papildus jautājums. Vai mēs varam cerēt, ka nākamajā gadā, jo šīs jūs minētās lietas jau tiks ieviestas? Šobrīd protokola lēmums valdībā ir pieņemts. Cerams, ka tas tiks ieviests ar budžeta paketu, jo tie ir sen apspriesti jautājumi uzņēmuma ienākuma nodoklis. Tā summa ir zema. Viņi jau nekur nepazudīs tā nauda. Viņi vienkārši neienāks avansā naudas plūsmā, viņi mainīsies. Cerams, ka tas tiks ieviests. Es nezinu, tā es saprotu, ka tie ir politiski tur šķēršļi nekāda nav. Jā, paldies. Varbūt mēs varētu pamazām pāriet jau pie otrās daļas. Tad Matīs kungs arī ļoti pareizi minēja, ka cik var tālu griezt 20-30%, tad jautājums ir, kā palielināt ieņēmumus. Lūdzu video. Vitāli svarīga Latvijas ekonomikas sildīšanai ir finanšu plūsmas atdzīvināšana, bez kuras attīstība un jaunu darba vietu radīšana nav iespējama. Taču, lai šī plūsma atjaunotos, ir jāizpilda virkne priekšnosacījumu. Finanšu resursu pieejamība ir ekonomikas izaugsmes atslēga, tāpēc, ka kapitālisma attīstība notiek uzņēmējiem aizņemoties papildus līdzekļus no finanšu tirgus vai no bankām, ieguldot viņus ražošanā vai attīstībā, un nonākot pie tālākas, lielākas bagātības. Finanšu plūsmu mēdz dēvēt par ekonomikas asinsrīti, taču Latvijā tās pulss šobrīd ir tuvs nulei. Finanšu plūsmas apstāšanās ir laupījusi daudzu uzņēmumu iespējas attīstīties, apgūt Eiropas struktūra fondu līdzekļus un pat pildīt ārvalstu pasūtījumus. Bankas nepiešķir kredītus izēvielu iegādē, tādējādi paralizējot uzņēmumu darbu. Latvijas bankas pārstāvis Mārtiņš Grāvītis lēš, ka valdības vilcināšanās ar starptautiskajiem aizdevējiem doto solījumu pildīšanu un iespējami ātru budžeta izstrādi mazina izredzes, ka ekonomikai nepieciešamā kreditēšana un investīciju plūsma pārskatāmā nākotnē varētu atjaunoties. Tā apziņa ir pilnīgi skaidra gan investoros, gan bankās. Tie, kas seko Latvijas ekonomikas procesiem, ja mēs šobrīd nesakārtojam budžetu, nesamazinām to par attiecīgi 500 miljoniem, tad nepieciešamais grieziens vai samazinājums ir 1,5 miljārds, kas, protams, ir daudz sarežģītāk un smagāk un, protams, rada neziņu un nervozitāti, kā Latvija tiks ar to galā. Jebkura nervozitāte palielina procentu likmes, atkal veic
veicina latu mainīšanu pret eiro, neziņu un procesus, kas nekādā veidā bankām neliek pārdomāt patreizējo politiku vai to prātus nenomierina. Savukārt ekonomists Jānis Ošlējs finanšu plūsmas atjaunošanu saista ne tik daudz ar aktivitātēm ap valsts budžetu, cik ar Latvijas uzņēmēju pelnīt spēju. Viņš norāda, ka, lai arī uzlabojoties finanšu rādītājiem, šobrīd visā Eiropā vērojams banku procentu likmju kritums, kamēr mūsu uzņēmumu peļņas rādītāji neuzlabosies, kreditēšana neatsāksies. Latvijas problēma nav tā, ka pasaulē trūktu naudas, kuru varētu ieguldīt Latvijā. Nauda dienu netrūks, naudas ir ļoti daudz. Un es domāju, ka pat Latvijas bankas ir ļoti daudz naudu noglabājušas vienkārši rezervēs. Tur nav jautājums jau no tajā, ka pasaulē trūktu naudas. Jautājums ir tajā, kad pasaulē ieguldījumi sāks tad, kad uzņēmumi sāk pelnīt. Un Latvijas uzņēmumi pagaidām nepelna. Un mēs varētu pelnīt tad, kad, piemēram, atsāktos eksports uz Eiropas Savienību, kura sāk atplaukt, un tad šie eksportējošie uzņēmumi pelnītu. Un tad viņus varētu sākt finansēt. Tādā veidā notiek tā finanšu plūsmas atjaunošanās. Starptautiskajiem aizdevējiem solītā budžeta samazināšana ir jāizpilda, taču to nedrīkst realizēt, palielinot nodokļu slogu uzņēmējiem. Ir jāmeklē citas alternatīvas, pretējā gadījumā pieaugošs nodokļu sloks mazinās uzņēmēju spēju pelnīt un tikt pie finansējuma. Un kamēr mēs Latvijā nepiedabūsim sistēmu, pie kuras uzņēmumi pelnīs, tikmēr šos uzņēmumus nevarēs bankas finansēt. Un tas ir fundamentāli svarīgs jautājums. Un es domāju, ka visu valstu, kuras ir sekmīgi attīstījušās iepriekšējos gadu desmitos, vai tā būtu Īrija, vai tā būtu Koreja, vai tā būtu Izraela. Viņu visu attīstības plāna pamats bija, ka viņi mēģina izdomāt metodes, kā panākt, ka uzņēmumiem kopumā ir liela peļņa. Jo tikko kā uzņēmumiem ir liela peļņa, kura netiek izmaksāta ārā dividendēs, bet tiek reinvestēta, tā bankām rodas laba iespēja aizdot viņiem naudu. Viņi saņem vēl papildus līdzekļus, līdz ar to kļūst vēl spēcīgāki, līdz ar to viņa peļņa vēl pieaug, līdz ar to viņa eksporta spēja pieaug. Un tā notiek tā labvēlīgs ritms un ekonomika aizvien attīstās un attīstās. Laikā, kad valsts budžets ir jāsamazina vēl, finanšu plūsmas atdzīvināšana ir liels izaicinājums. Jautājums ir, kā to panākt? Jā, paldies. Atkal mums ir jautājums auditorijai. Kur šobrīd publiskajam un privātajam sektoram būtu jāiegulda vislielākās investīcijas, lai būtu vislielākā atdeve pēc ekonomikas lejupslīdes? Tad jums materiālos ir norādīti gan konkrētie atbilžu varianti, gan arī telefona numurs, uz kuru attiecīgi sūtīt. Un tāpat arī gaidam jūsu idejas joprojām. Tad atgriežamies pie ekspertiem. Pirmais jautājums būs Trumpas kundzei. Sakiet, kā jums šķiet, vai nav kaut kāds mirklis, kurā gan biznesā, gan arī valsts sektorā, kas ir pat labi un īpaši aktuāli, kad vairs nav kur tālāk griezt? Jā, tas droši vien ir diezgan patiesa apgalvojums, un es sēdēju zālē un skatījos labo prakses piemēru prezentācijas gan biznesa, gan pašvaldību, gan valsts sektora. Un īstenībā bija tāda varbūt laba sajūta, bet arī tāda kopīga sajūta, jo būtībā visi šie labās prakses piemēri apstiprināja to pašu atziņu, ko mēs Microsoft iekšienē savā laikā bijām arī spiesti atzīt. Tad, kad optimizē izmaksas, pienāk viens tāds punkts, kad tā optimizācijas līkne pārvēršas pašiznīcināšanās līknē. Jo, lai sasniegtu rezultātus, kas varbūt ir bijuši nosprausti kā labs mērķis kādu laiku atpakaļ, var atlaist visus līdz pēdējiem cilvēkam, un tik un tā tas samazinājums būtībā nedod nekādu efektu. Ko es vēlētos ar šo pateikt? Es vēlētos pateikt, ka veicot jebkādu optimizāciju ir super svarīgi saprast, lai paralēli notiktu otrs process, un tas process būtu lielāku ieņēmumu ģenerēšana. Un ir ļoti būtiski sabalansēt šīs abas lietas, jo, kā jau es minēju, optimizējoties, atlaižot, mēs nespējam vienkārši saglabāt to funkcionalitāti jebkurā biznesā, vai tas būtu valsts sektors vai bizness vai vienalga kas.
Un es ļoti mudinātu tiešām domājot par ekonomikas atveseļošanu, nelikt vienādības zīmi ar optimizāciju, jo būtībā tas ir pilnīgi pretējs process, kas būtu jāveic. Jā, Juris Bīna savukārt mūsu nesenā diskusijā runāja par to, ka ir viena ļoti būtiska problēma, kas ir pelēkais sektors, no kur noteikti ir vēl ļoti lielas rezerves. Cik liels tās jūsuprāt ir, lai palielinātu ieņēmumus valsts kasē? Es, protams, nevaru nosaukt skaitli, un šo skaitli nevar nosaukt neviens. Taču, ja paskatāmies uz budžeta ienākumu samazinājumu, tad ir skaidri redzams, par cik ir samazinājies budžeta pieaugums no pievienotās vērtības nodokļa likmes celšanas, kas patiesībā jau bija zināms, ka tas process tāds būs, bet uzņēmēju viedoklis netika ņemts vērā. Tāpat pagājušajā gadā Saeima ļoti draudzīgi un pārsteidzoši draudzīgi gan pozīcija, gan opozīcija nobalsoja par sociālo nodokļu likmes griestu atcelšanu, un kaut arī Darbdevēja konfederācija brīdināja par iespējamiem riskiem. Šodien šie riski ir pienākuši, un tagad viss plāta rokas un saka, nezinu, kā mums tas tā sanāca. Tā ir. Bet runājot par pelēko sektoru, ir divi veidi pelēkie sektori, varbūt pat vairāk. Pirmais ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuri šo pelēkumu iegūst tikai tāpēc, ka viņi gluži vienkārši nespēja izpildīt visas valsts institūciju uzstādītās prasības. Un viņi ir spiest cīnīties ar valsts ieņēmumu dienestu par prasībām, kuras patiesībā no valsts viedokļa ir smieklīgi nenozīmīgas. Vakar Māris Gailis bija minējis šo piemēru, ka viņa sievasmātei atsūtīts tādu kārtīgu draudu vēstuli, marka pa 35 centīmiem, 2 paraksts zīmoks, par laikā nesamaksātiem 11 centīmiem. Tad šis ir varbūt tas brīdis, kad arī valsts ieņēmumu dienestam vajadzētu iztīrīt savus apcirkņus un novilkt kaut kādu robežu. Ja tur tās parāds nav lielāks par 5 latiem, tad viņi norakstīt un beigt ar to nodarboties. Tie mazie un individuāli uzņēmumi, viņi cīnās par savu izdzīvošanu. Un šai pieejai vajadzētu būt elastīgai. Otra grupa ir dempings, kurš tiek šobrīd izmantots, lai iekarotu tirgus pozīcijas, jo krīzes situācijā tirgi un arī valsts ekonomika ir vieglāk ievainojama, un mēs redzam ļoti daudz dažādas piedāvājumus par brīvu, pa 0, pa 2 nulēm, pa 3 nulēm, bet ir skaidrs, ka par šīm nulēm jau neviens nemaksā ne pievienotās vērtības nodokli, un arī uzņēmums strādājot ar zaudējumiem nemaksā uzņēmumu ienākumu nodokli. Un pēc mūsu aprēķiniem šādas politikas rezultātā tikai telekomunikācija nozare neieņemto nodokļu apjoms ir apmēram 7,5 miljonu gadā, kas ir diezgan būtiska summa. Katrs var parēķināt, cik algas par šo naudu, cik var algot skolotājs, policists, nodrošināt sabiedrisko kārtību. Trešā grupa ir ārējais dempings, kad pateicoties mūsu dīvainajiem iepirkumu likumam, par labāko vienmēr tiek atzīts lētākais piedāvājums, kā rezultātā, it īpaši tas ir celtniecībā, dažādos pasūtījumos dabū lietuvieši, igauņi, dāņi un citas firmas, kuras pēc tam nolīgst mūsu vietējās mazās firmiņas, kuras savukārt nemaksā nodokļus. Savukārt Latvijas uzņēmumi, kuri kārtīgi pilda visas likuma prasības un maksā nodokļus, gluži vienkārši ar šo piedāvājumu nespēja konkurēt. Jā, tad joprojām jautājums, pat labi, valdība ir vienojusies par ļoti plašu nodokļu reformu paketi, kas arī paredz dažādu likmu celšanu un piemēram, kapitāla pieauguma nodokli. Mančīnska kungs, kā jums šķiet, vai šie veidi, kā tiek plānos palielināt valsts budžeta ieņēmums, ir adekvāti? Varbūt jums ir kādas idejas, kā vēl nākt valstī telkā un celt šo te ienākumu bāzi? Ja no savas puses droši vien, es gribētu pateikt, ka, manuprāt, bieži vien nodokļu likmes celšana praksē nedod nekādu labumu. Un, ko mēs, man liekas, ļoti bieži arī redzam,
ka arvien vairāk uzņēmumu dienas beigās vai no izdzīvošanas vai kādas cits motivācijas dēļ izvairās maksāt šos nodokļus. Un šai sakarā, manuprāt, daudz būtiskāka nianse ir nodokļu administrācijas uzlabošana. Tieši iekasējot to, kas būtu jāiekasē, lai no vienas puses izvairīties būtu relatīvi grūti, no otras puses šī nodokļu likmes būtu varbūt zemākas, un šī maksāšana varbūt nesagraut tos biznesus, kur tās nespētu maksāt. Jo lielā mērā, ja mēs tagad mēģinām uzlikt arvien lielākas nodokļus uz patēriņu, ir skaidrs, ka patēriņš tā vai tā kritīsies, un dienas beigās nodokļu ieņēmumi arī var kristies. Tas ir viens. Otrs ir ļoti būtiskais moments, ir, man liekas, tieši nodokļu bāzes paplašināšana. Proti, lai viena un tā paša veida ieņēmumi tiktu vienādā veidā aplikt ar nodokļiem. Proti, piesim, nav šobrīd ļoti skaidrs, ka, teiksim, ļoti daudz maksā, tie paši uzņēmēji, teiksim, algas sev nevis caur algām, bet caur dividendēm, ja, teiksim, un šī vai kapitāla pieauguma. Un šīs lietas potenciāli var tikt vienādotas nodokļu bāzē. Un tas tieši šīs bāzes paplašināšana, manuprāt, ir visbūtiskākais. Bet skaidrs, ka šie visi ir tādi relatīvi īstermiņa pasākumi, kas ir ļoti būtiski, ir tieši nodefinēt šo nākotnes nodokļu pieeju, šo pieeju komunicēt biznesa un investoru sabiedrībai un tad vēlāk pie tās pieturēties. Jo, man liekas, ko visvairāk tieši biznesa un investoru vidi negribētu redzēt, ir patstāvīgs izmaiņas šajā jomā, kas principā neļauj plānot biznesu. Jo tagad, man liekas, ne tikai valsts budžets tiek likts nākamajam gadam arī, bet katrs uzņēmums taisa savu budžetu. Un, ja teiksim, tur ir ļoti liels neskaidrības, kas te notiks nodokļu vidē nākamajā gadā, tad ir ļoti grūti tieši plānot savu biznesu jebkuram uzņēmumam. Jā, man tieši bija jautājums darba devēja konfederācijas vadītājai par šo jautājumu. Jūsuprāt, pat labāk mēs ar šo savu prognozējumības līmeni, vai tas gadījumā neatbaidīs no Latvijas investors, vai tas mums beigās nenāks par ļaunu? Jāsaka, mums vakar tiešām Latvijas darba devēja konfederācijas padomē bija diezgan spraiga diskusija par pēdējiem valdības protokolu lēmumiem attiecībā uz nodokļu paketi. Un jāsaka, tā sajūta diezgan neviennozīmīgi, jo savulaik arī tiekoties ar uzņēmumu finanšu direktoriem, kas tieši atzīmē jau Māra pieminēto faktu, ka ir ļoti grūti šobrīd arī uzņēmumiem domāt par nākotni. Teica, ka biznesa acīm redzot, mēs varam dot vēl vairāk pienesumu ar idejām, ne tikai tos, ko jau Bīnskungs pieminēja, kā iekasēt labāk nodokļus, kā pilnveidot šo iepirkumu sistēmu, bet kā arī biznesa var runāt par atsevišķām nodokļu pozīcijām, tad, ja mēs redzam, ka valsts pārvalde tiešām tiek sakārtota un ka tas birokrātiskais sloks tiek samazināts un ka nākotnē mums netiek plānoti vēl lielas izmaiņas. Runājot par konkurētspēju, mēs tiešām arī esam domājuši gan par investoru piesaisti, gan par eksporta attīstību un gan arī par mūsu uzņēmumu interešu nostiprināšanu, tad, kad viņi īpaši grib iekarot vairāk Eiropas tirgus. Un jāsaka, tieši šī prognozējamība, iespēja prognozēt ir visvājākā šobrīd. Un tas jau arī, ko teica Matīs kungs, kad ir šīs trīs diezgan svarīgi informatīvie dokumenti, kas konceptuāli atbalstīt, bet diemžēl mēs neredzam viņu iestrādāšanu nodokļu veidā jau budžeta paketē, bet tas, kas attiecās uz šo sīkumu kasīšanu par dažādām, piemēram, par mašīnām, jeb par dāvanām, kas mums būs jāsamazina saviem darbiniekiem, šajās sadaļās mēs esam ļoti konkrēti, mēs ļoti skaidri zinām, kādas normas stāsies spēkā. Un, manuprāt, ar šādu kasīšanas metodu mēs to budžetu nesaglābsim, bet es gribēju varbūt vēl divas varbūt lietas atzīmēt, kad, manuprāt, ļoti neizvērtēts potenciāls ir infrastruktūras jautājumos, jo tas, ka šobrīd pašvaldībām tiek liekts iespējas gan attīstīt publiskās privātās partnerības projektus, gan arī daudz aktīvāk iesaistīties infrastruktūras attīstībā, Eiropas fondu apguvē un radīt zaļās darba vietas, kurām būtu ļoti pozitīvs sociālais efekts. Es domāju, ka šis potenciāls nav izmantots. Un otra lieta, kas, manuprāt, arī svarīga, jo ne jau tikai tas, ko mēs šodien šeit runājam, priekšā ar tiem mikrofoniem, bet ļoti daudz svarīgas un interesantas sarunas ir arī pie kafijas tasēm un pie pusdienu galdiem. Un viena no tām idejām, kas izskanēja, nemaldos arī Andris, viņa izteica Jānis no Pašvaldības savienības, ka, principā, tos fondus vajadzētu ļoti steidzam vērt vaļā. Un
tas atalgojums cilvēkiem, kas piedalās struktūra fonda administrēšanā, būtu zināmā mērā jābūt motivētiem arī tīri atalgojuma veidā. Ja tu spēj palīdzēt biznesam, īpaši uzņēmējiem apgūt struktūra fondus, tad līdz ar to tev atalgojums ir lielāks. Un ja tu nespēj, tad, diemžēl, acīm redzot, tu neesi īstajā vietā. Būtu ļoti labi dzirdēt repliku no Zalāna kunga un no Matīs kunga. Kā jūs redzat šo te laika rāmi, kad būs šī pilnīgā skaidrība un prognozējumība? Un vai mēs atkal nākamajā gadā varam gaidīt līdzīgas kalniņas un lejas dažādām nodokļu izmaiņām, piemēram? Jā, protams, ka tā budžeta pakete ir tā, kas nosaka ne jau tikai samazinājumu, bet arī to, kas būs ar nodokļiem. Un te ir divas lietas, kur tomēr pārmetums valdībai vai konkrēti finanšu ministrijai ir vietā. Mēs ar ekonomikas ministru esam līdzīgās pozīcijās, par jau pieminētiem gan par ienākumu nodokli un citām lietām, uzņēmuma ienākumu nodokli. Tieši par metodi, kā iekasēt, jo bieži vien ne jau tas nodokļu apmērs nosaka. Tas, vai uzņēmums vispār izdzīvo vai neizdzīvo, manuprāt, bieži vien ir atkarīgs no tā, kāda viņa tā naudas plūsma, nevis kopējais nodokļu apjoms. Ja? Un ja mēs paskatāmies, ka es zinu, ka es te runāju pretī visam, ko domā finanšu ministrs šis un iepriekšējais un iepriekšējais, bet es uzskatu, ka valsts pēdējos gandrīz 10 gadus ir dzīvojusi uz, teiksim tā, falšu ieņēmumu pamata. Tas nozīmē, ka bija 2 nodokļi, kuras valsts vienkārši iekasēja, lai budžets būtu prognozējams, un tas ir uzņēmuma ienākuma nodoklis, viens, un otrs priekšnodokli, PVN, jā. Un atšķirībā, kaut arī negribās pieminēt Igauniju ļoti bieži, bet atšķirībā no Igaunijas, kur, teiksim, godīgi maksāja katru mēnesi vai nākošajā mēnesī uzņēmējiem atpakaļ visu priekšnodokli, jā, samaksāt, un mēs zinām, kas notiek, un vēl varbūt šobrīd notiek Latvijā, jā, pilnīgi cita vida darbība mums te bija, jā, pieturēt, ko var, un izmaksāt tur, kam vajag, es atvainojos. Un jārunā atklāt, mums jau te godīgi un prasa no mums, jā. Un diemžēl, jā, tā ir mūsu negatīvā praksa, tā ir bijusi, un no tā ir jātiek vaļā. Un tāpēc mums budžetā vienmēr ir bijis, ieņēmumi varbūt ne tādi, kādi viņi ir patiesībā. Un tāpēc mēs varbūt esam paši sev mānījuši, ja tā var teikt. Un šobrīd, pabeidzot, ir tā, ka tikpat svarīgi, cik ir saprast investoriem, no ārpasaules, kas tad ir ar tiem nodokļiem, vispār, jā, ar kopējiem līmeņiem, šajā budžeta paketē. Tikpat svarīgi ir šajā budžetē jāpanāk tas, ko valdība ir pieņēmusi pēc ekonomikas ministrijas iniciatīvas. Viss tas tā, teiksim, tā tehnoloģiskā, ja tehnikas pakete kādā veidā pareizi ir, kādā veidā naudas plūsmu uzņēmumu normāli regulēt. Jo mēs jau zinām, kāpēc uzņēmumu grimst, kā veidojās nemaksātāju ķēdes un tā tālāk. Iekasēšanas pilnīgs neizpratnes brīžiem vien dēļ. Un tam ir jānāk paketē, un tam jābūt līdz gada beigām visam izdarītam uz nākošo gadu. Jā, varbūt, es nebūtu tik ļoti kritisks kā Zalāna kungs attiecībā uz finanšu ministriju, un es domāju, ka tur tas noskaņojums mainās, un tomēr cilvēks saprot, ka tie ir tie nodokļi, no kuriem tiek algas maksāts. Un es domāju, tur tiešām vajadzētu būt tam principam, un arī tie normatīvi aktu grozījumi par visiem šiem priekšnodokļiem, avansiem un vispārējo tiks iekļaut budžeta paketē. Bet, protams, arī no iekasēšanas viedokļa un no valsts ieņēmuma dienesta viedokļa būtu ļoti svarīgi arī, teiksim, neprezumēt, ka katrs uzņēmējs, kas nāk pa ielu, ir ienaidnieks. Viņam vajadzētu visādas garantijas pirms tam uzlikt, pirms viņš sāk kaut ko darīt, tur ir akcijas precēm, vēl kaut ko. Visus nodokļus samaksāt avansā, jo nedod Dievs, viņš kaut kur pazudīs vai kaut kā savādāk. Tātad šī te pārliek lielā nodrošināšanās un pārliek lielā kaut kāda vēlme garantēt, ka viņš tomēr samaksās, un tad mēs viņu jebkurā gadījumā atradīsim. Būtu arī drusku jāmaina tā attieksmē, un nebūtu jau pareizi, ja, teiksim, uzņēmējiem būtu jākreditē valsts ar nodokļiem, un prasot atpakaļ kaut kādas nodokļus, kā, piemēram, PVN, visi labi zina, ko tas nozīmē, teiksim, attiecībā uz pārbaudēm un vispārējo. Līdz ar to tā attieksme pie iekasēšanas arī būtu mainām, protams, un kas attiecās uz ministriju, finanšu ministriju, es domāju, ka tur
tās idejas par likmēm un avansēšanu. Es ceru, ka šoreiz gūs atbalstu. Jo tā absolūtā summa nav liela. Ja, teiksim, uzņēmuma ienākums ir 50 miljoni, naudas plūsmā ir jāparedz caurums uz kādu laiku, ja, bet tas nav 500 ja, šī gadījumā. Tāpat arī PVN, ja, teiksim, ja šo avansēšanas principu atceļ, tad tas nebūs tik liels caurums, lai to nespētu samaksāt. Pie kam tagad jau ar pēcapmaksu jau maz tās transakcijas notiek pārsvarā, jau viss pirms tam tiek samaksāts. Līdz ar to es vēlreiz uzsveru, ka šobrīd ir tas īstais brīdis, un ja mēs gribam kaut ko mainīt un palīdzēt biznesam, no kur nodokļiem mēs saņemam algu, tad tas būtu īstais brīdis. Pirms es dodu vārdu Finanšu ministrijas pārstāvēs, gribēju Binas kungam nelielai replikai. Replika ir tāda, klausieties uz maniem vārdiem un neskatieties uz maniem darbiem. Pēdējā nodokļu izmaiņas šajā projektā ir skaidri pateikts, ka par pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli par attaisnotajiem izdevumiem šis laika periods pagarinās no 3 mēnešiem uz 12 mēnešiem. Tātad no mums visiem, kur ir kaut kur maksājuši naudu par izglītību, par medicīnas pakalpojumiem, šo naudu vēl uz 9 mēnešiem kronas aizņemsies, nemaksājot nekādas interešu procentus. Jā, lūdzu, Finanšu ministrija, kā komentēt šos te uzņēmēju komentārus? Vispirms es gribētu komentēt caur to, ka, manuprāt, nodokļi vispār jāsaprot, kāda ir nodokļu ideja. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka nodokļi nemēdz būt nec labi, nec slikti, nodokļi mēdz būt pareizi vai nepareizi. Un šajā gadījumā arī uz nodokļiem faktiski mēs skatāmies tomēr kā uz finansēšanas avotu. Tas ir finansēšanas avots, lai mēs, valsts pārvalde, faktiski nodrošinātu tās funkcijas, kuras mums sabiedrībā ir jānodrošina. Un, protams, mēs šobrīd strādājam pie tā, lai to darītu lētāk, efektīvāk un vispār izvērtētu, kas tad beigās ir šīs funkcijas. Runājot par nodokļiem, vēl es gribu pieminēt tādu lietu, kad šajā gadījumā attiecībā uz nodokļiem nestrādā sistēma. Pieņemsim uz vienu pusi tur 1% turp, 1% šurp, jo es domāju, ka tāpēc jau tā saucās sistēma, ka faktiski nodokļi strādā labi tikai tad, ja principā pastāv kaut kāda, jāsaka, tāda likumsakarība ievērošana šajā jomā. Un tāpēc arī strādājot pie Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas, principā mēs vadījāmies tomēr no tā, ka vidējā termiņā ir jāizstrādā nodokļu pamatnostādnes, un pie šī jautājuma tiek strādāts, arī iesaistot sociālos partners un citas ministrijas. Tas ir punkts 1, un punkts 2 ir tas, ka faktiski arī veicot šīs nodokļu izmaiņas, mēs ļoti rūpīgi skatījāmies, lai tomēr tas virziens būtu no darba spēku uz patēriņu. Mēs varam ilgi diskutēt par to pareizi, nepareizi, kāda ir pieņemta lēmuma. Es vēlreiz gribu teikt, ka šobrīd, jāsaka, notiek divi. Jā, visu šo noklausoties, gribēju tikai vienu piebilst, kad neskatoties ne uz ko, mēs kā privātie, un es domāju, ka visi šeit klātesošie biznesa pārstāvi arī šodien savas investīcijas, kas viņiem ir pieejams, vai pašu kapitāls, vai arī, ja banka kaut ko kreditē, mēs ieguldam jaunu tirgus apguvē, savu darbinieku izglītošanā un šo te mūsu pakalpojumu vai preču inovatīvākajā izpildījumā. Jo tikai tādā veidā mēs tiksim ārā no šī briesmīgā bubuļa krīzes, un tikai tādā veidā mēs arī pēc tam varēsim konkurēt, jo tikai konkurence ir tā, kas mūs paceļ vai 1., vai 2. vai 3. vietā. Paldies par labajām idejām. Tagad esam nonākuši līdz 3. būtiskai lietai, kas ir cilvēku resursi. Es arī gribētu sākt lūgt ar video. Bezdarba skaita pieaugums, kas paralēli samazina pirktspēju, rada arvien lielākas ekonomiskās problēmas valstī. Tā kā citur pasaulē jau atsākusies ekonomiskā izaugsme, kā izēja no šīs problēmas varētu būt eksporta atbalstīšana, uzskata ekonomists Jānis Ošlejs. Noņemam nost nodokļus, cilvēku resursu nodokļus, noņemam nostī, viņiem samazinām algus, sociālās iemaksas, samazinām ienākumu nodokļus, kas attiec uz cilvēkiem, lai viņiem ir zemākas izmaksas šiem te uzņēmējiem. Palielinām vienlaikus nodokļus tām sfērām, kuras nav ar eksportu saistīts. Piemēram, uzliekam nodokļus nekustamajam īpašumam.
Tādējādi nodokļu sloks tiks samazināts tām nozarēm, kas nes ienākumus valstī, bet tām sektoram, kas šobrīd nenesīs peļņu, būs lielāki nodokļi. Kapitālismā nav iespējama situācija, ka mēs, piemēram, sociāli izlēmjam, ka mums tagad ir jānodarbina visi, vai ne? Un tad mēs, es nezinu, ko izdarām, nodarbinām viņus. Pašiem labākajiem dažādu nozaru ekspertiem šobrīd nav problēmas ar darbu, tomēr par bezdarbniekiem kļuvuši daudzi pietiekami labi speciālisti savās nozarēs. Tāpēc šobrīd ir īstais laiks uzņēmumam piesaistīt kvalitatīvus darbiniekus. Vadības risinājuma organizācijas Hei Grupa atalgojuma informācijas pakalpojumu vadītāja Līga Rode stāsta, ka vietēji uzņēmumi šobrīd saviem darbiniekiem samazina algas, bet starptautiskās kompānijas nereti pat palielina. Pagaidām pamatalga pēdējais, pie kā ķerās klāt vispār uzņēmumi. Ja mēs runājam par uzņēmumiem, kas godprātīgi maksā nodokļus, tad mēs runājam šeit par aploksņu algām un tā tālāk. Ja? Vienlaikus samazinājušās dažādas prēmijas par labi paveiktu darbu, daudz uzņēmumu atsakās no apdrošināšanas vai nemaksā par darbinieku mācībām. Rode arī uzsver, ka cilvēku resursu produktivitāte Latvijā nav pati efektīvākā. Tomēr tur nevienmēr vainīgi ir paši darbinieki, bet gan darba vietās pastāvošā sistēma. Ja darbiniekam pietiekami skaidri izklāsta un paskaidro situāciju, un paskaidro uzņēmumu plānus un mērķus, un tā darbinieka lomu šajā procesā un uzdevums, tad cilvēkam pašam ir jāsaprot, un viņš arī saprot, ka nevar vairs tā strādāt, kā strādāja 2 gadus atpakaļ, ka šobrīd ir jāstrādā vairāk, bet varbūt par to pašu samaksu. Tikmēr uzņēmums Latelekom tieši šobrīd investē līdzekļus darbinieku izglītībā, lai tad, kad būs tirgus augšupeja, uzņēmumam būtu labi vadītāji un eksperti, kas paņems pieaugošo tirgu un saglabās stabilu izaugsmi nākamajos gados. Šobrīd es redzu diezgan lielu risku, izvērtējot tas, kas notiek mūsu izglītības sistēmā, ka šis pamats nākotnē šobrīd ir sašķobījies. Un tas nozīmē, ka arvien vairāk darbinieku izglītošanā būs jāiegūda līdzekļi darba devējiem. Latelekom personāla vadības direktore Ingrīda Rone norāda, ka beidzot darbs Latvijā ir kļuvis par vērtību un cilvēki ir priecīgi, ka viņiem ir darbs. Vienlaikus ir arī ļoti daudz bezdarbnieku, kas nemaz negrib strādāt. Uzņēmumam bija nepieciešami darbinieki, kas var pārdot Latelekom pakalpojumus, staigājot apkārt pa mājām un dzīvokļiem. Labākie darbinieki ar šo darbu šobrīd nopelna pat vairāk kā 1000 latus pirms nodokļu nomaksas. No 65 valsts nodarbinātības aģentūras uzrunātajiem cilvēkiem, esošajiem bezdarbniekiem, 13 piekrita atnākt uz sarunu. No šiem 13 atnāca 8, un 3 cilvēki teica godīgi. Man teica, ka man ir jānāk, citādi man noņems bezdarbnieku statusu. Tikmēr kompānija Alderis savu darbinieku skaitu samazinājusi par 10 līdz 15%. Labāk, mazāk, bet motivēti darbinieki nekā pilnīgi visi demotivēti darbinieki. Līdz šim algas tā arī neesam samazinājuši. Aldera personāla vadības departamenta direktora Pārsla Baško skaidro, ka cilvēki šobrīd ir apveltīti ar lielāku iniciatīvu un ir gatavi padarīt vairāk veicot tos pašus pienākumus, kā arī citus nemainoties atalgojuma lielumam. Aldera piemēru veiksmīgi varētu izmantot arī valsts pārvalde. Man liekas, ja cilvēks pret savu darba vietu izturētos tā, it kā viņš pats ir šīs darba vietas īpašnieks, nevis tikai algots darbinieks, tad jā, tad varētu. Jo svarīgi ir, vai tu tērē savu naudu, vai tevi sajūt, ka tu tērē svešu naudu. Un tad, kad tu tērē savu naudu, tad tu vispirms padomā, pirms viņi iztērēs. Lai veiksmīgi pārvarētu krīzi gan uzņēmumu vadītājiem, gan arī valsts iestāžu vadītājiem, ir jāatbild uz jautājumu, kāda ir būtiskākā vadītāja loma pārmaiņu laikā. Paldies par video. Tad, tas pamatjautājums, kā jau tikko tika minēts, ir šis, kā nezaudēt kompetenci. Un tādēļ es nedaudz apdalīju valsts kanceli iepriekšējā reizē, tāpēc es sākšu ar jums. Jautājums ir lūdzu novērtēt, kāda pat laban ir varbūt kompetence valsts pārvaldē, jo mēs zinām, ka tiešām ir bijuši ļoti lieli cirpieni. Un kā jūs motivējat cilvēkus tomēr palikt darbā, lai tomēr mums arī šīs valsts stratēģijas būtu ļoti augstā līmenī? Jā, es patiešām nevaru palielieties tā kā Latelekom, ka mēs varam ieguldīt savus līdzekļus darbinieku izglītošanā, jo vienkārši šādi līdzekļi nav. Gluži vienkārši šādi līdzekļi nav. Jo, ja mēs skatāmies uz to, kas šobrīd notiek, un notiek, manuprāt, jau nesaprātīgi, jo
Ja mēs sākumā varējām likvidēt vakantās vietas, kas bija pilnīgi pareizi, ja mēs sākumā varējām likvidēt tos darbiniekus, nevis likvidēt, bet atlaist tos darbiniekus, jā, būtu labi arī īstenībā likvidēt, jo no 8:30 līdz 5:00 tas ir tas laiks, kad visvairāk nāk komentāri no valsts pārvaldes, un tad ir jautājums, vai tiešām tiem cilvēkiem citu nav ko darīt. Bet tas bija tas brīdis, kad mēs varējām pilnīgi droši teikt, ka mūsu civildienas likums bija ļoti, ļoti stingrs. Tad, kad mēs 2004. gadā sākām strādāt jau ar Eiropas Savienības likumdošanu, regulām, prasībām, procedūrām un tā tālāk un tā joprojām, ka tā profesionalitāte bija jāaudzē, tad būtībā atbrīvoties no tā nevērtīgā vai darbinieka vai arī tā darbinieka, kurš vienkārši nespēja vai negrib strādāt efektīvi, bija samērā grūti un bija jāaudzē klāt cilvēku skaits tikai tādēļ, lai varētu šo profesionalitāti celt. Tajā brīdī, kad es pieņēmu tie procenti, kuri katrā iestādē varbūt bija dažādi, atbrīvojoties no tiem cilvēkiem, kuri nevarēja vai negribēja darīt, šis ir tas brīdis, kad es īstenībā nezinu daudzas institūcijas, īstenībā nezinu nevienu institūciju, ka šobrīd var pateikt, ka es varu atlaist vēl 5, 10 vai cik procentus, jo būtībā jau tas darbs, jeb tā funkcija ir jāpilda. Un to funkciju var pildīt efektīvi tikai tas, kas ir profesionāls. Un šim profesionālim mums ir jāmaksā adekvāta samaksa par savu darbu algu. Un tā samaksa, to samaksu mēs varam dabūt valsts pārvaldē tikai no tās naudas, ko mums atvēl budžets. Citas naudas mums nav. Un tāpēc šobrīd tā situācija, kad mums patiešām būtu jāliek darbinieku izglītošanā kaut kāda līdzekļa, būtu jāmotivē cilvēki nevis ar to vienu motivātoru, ka priecājies, ka tev ir darbs, bet kā saka, motivējot tos cilvēkus, viņus uzslavējot, ka tu dari vērtīgu darbu, tas nekas, ka tu strādā pa naktīm, tas viss ir vajadzīgs mūsu valsts attīstībai, paldies tev par to. Es, protams, vēlētos, ka man kā vadītājam būtu arī vēl kaut kāda iespēja motivēt cilvēkus, bet man godīgi jāatzīstas, ka šobrīd šajā situācijā tas īpaši daudz nav iespējams. Paldies, Matīs kungam jau bija replika. Es tādu īsu varbūt komentāru vispār par valsts pārvaldes personāla politiku kā tādu. Skaidrs ir tas, ka gadu, 2 gadus atpakaļ tā nebija normāla situācija, ka darba tirgu uzņēmēji nevarēja dabūt cilvēks un ka tur apmetējiem vai ķieģeļu pienesējiem bija jāmaksā 1000 lati, savādāk viņš vispār nenāca uz darbu un ja darba devējiem kaut kas nepatika, tad viņš teica, es rīt nenākšu un tad ir problēma. Bet šobrīd mēs esam otrā grāvī un, manuprāt, ļoti būtiski ir tas, ka mēs uzstādām par pašmērķi personāla politikā, samazināt procentus, samazināt algas, likvidēt visus bonus, nedot Dievs, kādam būs kāda iespēja kaut ko kādam stimulēt, atbalstīt vai tā tam līdzīgi. Šī te politika novedīs pie otra grāvi, ka paliks tie darbinieki valsts pārvaldē tiešām tie, kuri nekur citur vairāk nedara. Un šādu politiku īstenojot, turpinot un kultivējot, ja teiksim, šādu te haotisku pieeju, tāpat nav politika, tā ir haotiska pieeja. Tur viens pasaka, tagad 20% samazinam viens, tad davai 30% samazinam darbinieku skaitu. Viens izdomā, varbūt var 20% vēl algas nogriezt. Šāda haotiska, nesistemātiska pieeja novedīs pie tā, ka valsts pārvaldē kompetenti cilvēki drīz nebūs. Un tāpēc es aicinātu, strādāt pie valsts pārvaldes arī personāla politikas, lai šī te valsts pārvalde tomēr attīstītos un spētu arī šajos krīzes laikos izdzīvot kaut kādā veidā. Jā, vai ņemot vērā šo te Matīs kunga iezīmēto dramatisko scenāriju, Mančīns kungs, kā jums šķiet, vai šis viss tomēr nepalielina korupcijas risku valsts pārvaldē? Šeit nejūtos lielākais eksperts šajā jautājumā, jo mēs kā Latvijas viens no lielākiem uzņēmumiem īpaši nestopamies ar tādu faktu. Bet tīri teorētiski, es domāju, ka īstermiņā jau no vienas puses cilvēki tiešām, ko mēs redzam pie sevis,
tiešām daudz vairāk sāk vērtēt to faktu, ka viņiem ir labs darbs, kas ir relatīvi labi atalgots, un viņi daudz vairāk par to uztraucas un novērtē. Tā ir viena no lietām, bet no otras puses, no šiem paši labākie darbinieki vai paši pieprasītākie, tas viņus nemotivē sniegt sev labāko sniegumu. Tas viņus motivē strādāt gana labi, virs vidējā, lai, teiksim, viņus neviens neaiztiktu, bet viņi varbūt nesniedz ārā vai neizdara to, ko viņi varētu izdarīt. Bet, runājot par korupcijas risdošanu, es neesmu eksperts, jā. Labi, paldies. Es zinu, ka Trumps kundzei ir dažādas idejas, varbūt kā šo te kompetenci tomēr nodrošināt gan privātajā, gan valsts sektorā, iespējams kreatīvi motivējot šos cilvēkus. No Microsoft puses es gribēju padalīties pieredzē, ko mēs darījām, lai šādos grūtos, izdzīvošanas apstākļos, kas ir ekonomiskā stagnācija, saglabātu to produktivitāti. Un produktivitāte pēc būtības ir cilvēki, cik viņi ir motivēti strādāt un cik labi viņi strādā. Un mēs izvirzījām sev mērķi, kad mēs saglabājam kompānijas iekšienē vai darbiniekos tās pamatu kompetences, kas mums ir nepieciešams. Lai to izvērtētu, mēs veicām auditu, līdzīgu darbību, kā šobrīd veic valsts sektors, un kā rezultātā mēs būtībā outsourcējam vai pērkam kā ārpus pakalpojums apmēram 20% no funkcijām, kuras agrāk mēs uzturējām iekšienē. Kādēļ es stāstu šo stāstu ir tā, ja paliek bāzes kompetences vai tās kompetences, bez kā uzņēmums nevar izdzīvot, ir daudz vieglāk investēt cilvēkos vai, kāpināt viņu kompetences. Kā starptautiskam uzņēmumam mums ir priekšrocība, jo mums pastāv iespēja savus cilvēkus izglītot valstīs, kas varbūt ir ekonomiska attīstība attīstījušās tālāk. Mēs būtībā esam ļoti pieprasīts resurss visās bijušajās postpadomijas valstīs, tādēļ, ka mēs runājam krieviski, bet mūsu ekonomika ir daudz tuvāka Skandināvijas ekonomikas attīstībai. Un būtībā, negribu lielīties, bet pusi mūsu biroja laiku pa laikam piestrādā citās valstīs, lai dalītos savā pieredzē. Tas ir viens aspekts. Tas otrs aspekts, kas ir šausmīgi būtisks, kas ir mūsu galvenā atziņa par cilvēku resursu vadību ekonomikas stagnācijas laikā, ir viens atslēgas vārds intensitāte. Un tā intensitāte ir domāta saskarsmes biežums ar jebkuru darbinieku. Un tas stāsts, es varētu iedot vienu ļoti vienkāršu piemēru par futbola komandu. Labos laikos, ja pieņem, ka futbola komanda ir darbinieki un treneris nosacīti ir vadītājs. Labos laikos tātad treneris ko dara? Sēž kabinetā, skatās reportus, analizē, zīmē nākotnes stratēģiju. Sliktos laikos, kad darbinieku vai nu ir palikuši mazāk, vai viņiem ir grūtāk cīnīties, treneris iet laukumā. Ar šo es gribēju pateikt, ka pēdējos 12 mēnešus būtībā visa Microsoft vadības komanda ir lielā mērā bijusi blakus cilvēkiem, lai ātrāk spētu reaģēt uz tirgus izmaiņām un mēs spētu būtībā noturēties tādā konkurences līmenī, kā mēs vēlētos. Ar šo es droši vien varētu novēlēt arī valsts pārvaldei laiku pa laikam, varbūt aiziet uz tām vietām, kur tiek apkalpota sabiedrība, kur tiek sniegti pakalpojumi. Un paskatīties, kā tas notiek dabā, un varbūt nevienmēr uzticēties vai tiem ziņojumiem, vai tām sagatavotajiem pārskatiem, kas viņiem tiek nolikts uz galda. Paldies! Paldies par komentāru un paldies par aplausiem. Rieksniņas kundze, kādi ir jūsu ieteikumi, kā mēs varētu šo kompetenci noturēt? Ja šis jautājums ir, kāda ir būtiskākā vadītāja loma pārmaiņu laikā, tad es gribētu uzsvērt uz divām lietām. Tātad tā ir lēmumu pieņemšana un šo pieņemto lēmumu izpilde. Kāpēc tieši šīs lietas? Jo arī darba samaksas samazinājums, ne tikai šīs tas sliktās lietas, bet arī darba samaksas palielinājums, tie visi ir vadītāji lēmumi. Bet
Man ir ļoti skumji par to, ka privātajā sektorā ir citi spēles noteikumi vadītājiem, un savukārt valsts sektorā ir pavisam citi spēles noteikumi vadītājiem. Ko es ar to gribu teikt? Ar to es gribu teikt šo te atbildību. Tātad, ja privātajā sektorā vadītājs ir atbild arī materiāli, viņš atbild par saviem pieņemtajiem lēmumiem, tad mums bija tā diskusija, gatavojoties šai konferencē, kad valsts sektorā šī te vadītāja pieņemtajiem lēmumiem izpaliek šī atbildība. Tas ir tāds no tādiem negatīviem aspektiem. Ko es vēl gribēju teikt attiecībā pret šo vadītāju lomu, kad, lai mēs pieņemtu pareizus lēmumus, mums kā vadītājiem ir jābūt informētiem. Un jautājums un ierosinājums ir izmantot publiskajā telpā esošo informāciju. Protams, tā kā šeit sākumā arī bija, kad šī informācija vajadzētu arī pārbaudīt. Protams, kad vajag pārbaudīt, bet ir pieejams šīs bezmaksas statistikas. Skatieties visu uzņēmēju, pirms pieņemiet lēmumus šīs statistikas. Ja, teiksim, mēdīji publiskajā telpā mīl šo te maksāt nespēju likt kā ārprātīgāko notikumu tagad biznesā, tad es jums varu apgalvot, ka proporcija pret likvidētiem uzņēmumiem un maksāt nespēju šiem te uzņēmumiem, kas tagad tikai dibinās, ir par labu jaundibinātiem uzņēmumiem. Tā kā nav tā, ka mums nekas nenotiek. Tiešām nav. Un arī statistika ir pieejama par tiešām ārvalstu investīcijām. Salīdzinoši, ja tagad ir tikai 2009. gada oktobris, tad salīdzinoši ar 2008. gadu šīs ārvalstu investīcijas ir pieaugušas. Tātad nav tikai negatīvi rādītāji mums. Skatieties šo informāciju, viņi ir bezmaksas pieejami. Paldies. Varbūt noslēdzot šo sadaļu, es gribēju jautāt Bindas kungam, kā darba devēja konfederācijas vienam no vadītājiem. Jūsuprāt, kas ir šīs nodokļu lietas, kas palīdzētu šo kompetenci noturēt, īpaši privātajā sektorā? Kādas izmaiņas būtu vajadzīgas, vai teiksim, sociālā nodokļa samazināšana, vai jūs tomēr arī pieļaujat, piemēram, palielināšanu, vai ienākumu nodokļa samazināšanu? Kas ir tas, kas jums palīdzētu? Jāsaka, ka visvairāk palīdzētu, ja nodokļu sistēma būtu stabila, ja nemainītos tā realitātē reizi pusgadā un valdības paziņojumos ik pa 24 stundām. Tas ievērojami palīdzētu šajā jomā. Bet es domāju, ka atgriežoties nedaudz, jo šī personāla situācija ir diezgan cieši saistīta arī ar šo pelēko sektoru, tad iespējams, ka būtu jāpasludina kaut kāds saudzēšanas laiks šim te mazajam un mikrobiznesam, jo patiesībā, ja viņš nemaksā nodokļus, kā īstermiņa risinājums. Tas ir diskutējums jautājums, bet tomēr tad šādā veidā viņš tomēr pabaro savu ģimeni, ir pats paēdis, viņš negriežas pēc sociālās palīdzības, viņš neprasa bezdarbnieku pabalstu. Tie ir diezgan acīm redzami ieguvumi. Tajā pat laikā kādā no diskusijām, kad tika piedāvāts, nav vajadzīga tā funkcija, atlaidiet valsts pārvaldē. Atbilde bija, nē, mēs nedrīkstam viņu atlaist, jo tas palielinās sociālo spriedzi, tas palielinās bezdarbnieku skaitu. Un tad man ir jautājums, vai atlaists ierēdnis palielina sociālo spriedzi vairāk nekā atlaists skolotājs? Vai ir tādi mērījumi? Un otrs jautājums, vai valsts pārvaldes institūcija ir nodarbinātības valsts aģentūras filiāli, kur maksā bezdarbnieku pabalstu, jeb pabalstu par nākšanu uz darbu. Es neesmu radikāls šajā ziņā. Es domāju, ka katrs atsevišķs gadījums ir jāizvērtē, bet teikt, ka ierēģi ir absolūti jāsaudzē un savukārt pārējās valsts iestādēs strādājošās kategorijas nav jāsaudzē, īsti lielas loģikas tur nav. Bet galvenais, lai būtu pieņemto lēmumu konsekvenci, stabilitāte un prognozējamība.
Jā, paldies. Visa šī diskusijas laikā arī zāle tika aicināta iesniegt savas idejas, un man jau šeit Nokijas pārstāvji ļoti baksta, man ir viņas arī jānolasa, es tiešām atvainojos. Tad viena ideja ir, ko zāle norāda, kad ir steidzami jāpieņem krīzes likums, kas ļauj nedarīt lieko un īstenot reformas. Tāpat arī sociālo iemaksu un izmaksu griezus noteikti. Tas bija arī jautājums, ko es kontekstā arī jautāju arī Bindas kungam. Apvienot mazās iestādes, piemēram, 20-30 darbiniekus, izvērtēt nepieciešamību iestādēm veikt dažādas liekas funkcijas, iekšējais audits, civilās aizsardzības plāna izstrāde un īstenošana, darba aizsardzības pasākumu īstenošana. Es domāju, ļoti labi ideja varbūt valdības pārstāvjiem par šo te mazo institūciju. Jā, tas ir atbildēts, jā. Komentārs, ka e-pārvaldi var īstenot tikai visi vienlaicīgi, ja ir MK lēmums visam publiskajam sektoram pāriet no noteikta datuma, privātais sektors sekos. Valstiski tas būtu pareizi. Ja nevar izlemt brīvprātīgi, vajag paskubināt, bet visus nav jēgas no pusieviesas sistēmas, tikai iztērēt naudu. Tas ļoti labi sajiet kopā ar Trumskundas teikto arī un komentāru. Informācijas sistēma apvienošana ar mēķi neuzkrāt informācijas sistēmās lieku un jau citā informācijas sistēmā esošu informāciju. Šāds zāles komentārs. Jā, šeit ir viens tāda replika, nepamat sajūta, ka šodien tāpat visi parunāsimies un kā vienmēr nekas būtisks nemainīsies. Tam dēļ es ceru, šeit ir gan bija Zalāna kungs, gan ekonomikas ministrijas pārstāvi un arī ministrs ir pat labi ieradies. Ierosinājums pārtraukt uz laiku valsts kontroles darbību, jo sakarā ar darbinieku samazināšanu nav iespējams vairākus mēnešus revīzijas laikā izglītot pēdiņās valsts kontroles darbiniekus, bet beigās saņemt nekompetentus slēdzienus. Turpmākām struktūrālām reformām ir jābūt ar mēķi ekonomēt finanšu līdzekļus un palielināt valsts budžeta ieņēmumus, īpaši nerodot šķēršļus uzņēmumiem, kas sniedz maksas pakalpojumus. Reformu rezultātā ieguvējiem ir jābūt iedzīvotājiem, konkrēti skatoties pakalpojumu cenu, pieejamību, kā arī, lai reformu rezultātā neciestu valsts budžets. Rīkot atvērto durvju vai ēnu dienas, kad ministriem sekot veiksmīgi uzņēmēji un otrādi. Tādējādi veicinot uzņēmēju pragmatiskās problēmu risināšanas pieejas, popularizēšanu valsts pārvaldē un cerams arī valstiskās domāšanas attīstīšanu uzņēmējiem. Šeit daudz runā par valsti kā par uzņēmumu, protams. Jautājums Zalāna kungam, diemžēl nepaguvām. Nosauciet vienu vai divus e-pārvaldes projektus, kas ir realizēti un tos izmanto un tie atmaksājās. Nosauciet iemeslus neveiksmīgiem e-pārvaldes projektiem. Varbūt uz šo Kampara kungam vai Trumskundzei ir kādi komentāri? Kā es iepriekš minēju, mums nav neveiksmīgu e-pārvaldes projektu, mums ir neieviesti e-pārvaldes projekti. Un šādā pusieviestā stadijā, ar ko es gribēju teikt, kad ir laba infrastruktūra, bet viņi netiek iedzīvināti vai izmantoti, būtu negodīgi teikt, vai viņi ir labi vai slikti, ja mēs būtībā neesam izmēģinājuši, kā viņi strādā. Paldies, vietā komentārs. Jāsāk otrais valsts uzņēmuma privatizācijas vilnis. Jāizauditē visas funkcijas un līdz ar to institūcijas, lai konceptuāli lemtu par privatizācijas iespējām vai nē. Varbūt tas būtu jautājums Kampara kungam, kas tikko ir atnācis. Jūsprāt, šāda lieta būtu jādara? Es personīgi esmu vienmēr bijis, un arī šobrīd esmu par privatizāciju, tikai, ja tā pārskata to šobrīd to objektu uzņēmumu sarakstu, kuru varētu privatizēt, viņš nav tik garš, diemžēl. Par laimi, es teiktu, par laimi, tie atsevišķi uzņēmumi, kur šobrīd darbojas kā valsts institūcijas un ir nododami privātajam sektoram, neapšaubām, jā. Paldies. Vēl viens komentārs. Ja valsts spēlējas ar nodokļiem, palielina ievieš, tad brīvā tirgus ekonomikā ir apgrūtināta tirgus pašregulācija, jo tiek radīta papildus atrisinājuma sistēmā. Tas, ko ļoti daudz arī runāja par šo te prognozējamību. IT nozarē aizstāt maksimāli var importu, dodot iespēju IT sistēmas ar vietējiem izstrādājumiem un sistēmām uz atvērto kodu. Tādā veidā palielināsies nodokļu ieņēmumi. Pretējā gadījumā liela nauda uz ārzemēm un neveicina inovācijas IT jomā. Izvēlēt vienu visas valsts pārvaldes pakalpojumu grozu saimniekam ir pilnvaras sadalīt pakalpojumus pa ministrijām, kā arī lemt par jaunu pakalpojumu ieviešanu esošo pilnveidošanu.
kā Svetbank un komerccentrs sistemātiski mērīt procesus kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai? Es atvainojos, es šo jautājumu varbūt tik precīzi neizpratu. Varbūt, ja ir zālē no šī... Jā, tas arī pēdējais, ja ir zālē no šī jautājuma uzdevējs, tad lūdzu. Okay, labi, paldies visiem diskusijas dalībniekiem, bija tiešām labas idejas, un tagad laiks kam iedvesmojošākam.